Godox V100 iespējams, kad viena no labākajām zivspuldzēm, kas liekas virsū uz fotoaparātu. Un vai tā ir? Mēģināšu izstāstīt ātri šodienas video. Tāpēc laižam un iečkosim, kas mums ir sakāms par šīm zivspuldzēm. Viens no iemesliem, kāpēc es iegādājos šos zibeņus, abus divus, jo man bija Godox vecāka modeļi, kā Godox V861, otrā versija un tā tālāk. Un šī ir trešā. Un kāpēc es izvēlējos šo un nopirku pat divas gabalas, lai abiem fočīšiem ir virsū viņas, dēļ tā, ka viņām ir 100 vati, un tās ir iespējams, ka vienas no pirmajām zivspuldzēm, kas liekas uz kameras virsū ar tik lielu jaudu 100 vati, jo šīm standarta zivspuldzēm tā parastā jauda ir aptuveni 74 līdz 76 vati. Un kāpēc man šī jauda ir ļoti svarīga? Tāpēc, ka ir brīži, kad tu esi tādās telpās, kur tev ir grūti atbauncot gaismu, un tur ir vajadzīga lielāka jauda. Un tad ir ļoti labi, ka tev ir iespēja, tā teikt, izmantot lielāku jaudu. Un starpības starp šo zivspuldzi un Godox V100 ir diezgan liela. Es esmu pārbaudījis jau vismaz kādos 10 pasākumos par šiem 2 mēnešiem, kā es esmu iegādājies V100. Godox zivspuldzi. Šī konkrētā ir Sony versija, bet viņas ir pieejamas Canonam, Nikonam, Fujifilms, iespējams Olympus sistēmai arī. Un strādā gan TTLs, gan manuālis, gan ar šo aparātu var arī raidīt uz citām zivspuldzēm. Ja tev ir Godox citas zivspuldzes, tad šo var izmantot kā raidītāju, ja viņai ir iebūvēta X sistēma Godox, kas strādā wireless ar 22,4 GHz. Vēl kas jauns šajām zivspuldzēm ir jaunais lietotāja interfejs, jeb šāds te, kas ir īstenībā sākumā likās, ka tas būs ļoti neērts, bet pastrādājot kādu brīdi ilgāk, viss ļoti labi strādā, nav nekādu problēmu. Bet kopumā jaunais interfejs ir ļoti mūsdienīgs un ērti lietojams. Vēl kas ir jauns salīdzinājumā ar visām iepriekšējām, gan 860, gan šāda paša tipa ar apaļo galvu ir arī V1, V1 Pro zivspuldzes, bišķiņā savādākas akumulatori. Respektīvi viņi der arī šai zivspuldzei, bet viņam ir iekšā iebūvēts USB-C ports, kas ir ļoti ērti. Tu kādreiz vari izmest baču, iesprost vienkārši lādētē un lādēt. Akumulatora jauda nav īpaši samazinājusies, ļoti minimāli, bet pilna 100 vatu jaudā izgaismot 400 reizes. Es domāju, ka ļoti reti kurš izmantos pilnu jaudu, jo 100 vati īstenībā ir diezgan daudz jaudas, ja tu gribi fotografēt uz kameras. Un tā jauda 100 vati ir vajadzīga ļoti retos gadījumos, un tāpēc tie 400 var pārvērsties par 800, par 1600 un pat vairāk. Pa lielam kopumā esmu fočējis 2 kāzas jau ar V100 zivspuldzēm, un man viens akumulators ir izturējis visu dienu sākot no ceremonijas līdz viesunamam, kur patiesībā vienam no tiem bija diezgan tumši griezti. Bači izvilka tikpat labi kā šai zivspuldzei. Vēl viena interesanta lieta, kas ir šim zibenim, man liekas, kad arī V1 Pro, jo man nekad nav bijis V1 un V1 Pro, man ir bijuši tikai 860, visas 3 versijas, un tagad šī ir pirmā ar apaļo galvu zivspuldze, un man liekas, ka arī V1 Pro pierakstījuši šeit, ja tā ir taisnība vai ja nav, ir tas saucamais priekšas flash, jeb maza zivspuldzīte, vēl kas papildus liekas šeit priekšā. Un viņi var izmantot, lai izgaismotu kaut ko priekšu. Ja ir ļoti augsti griezti un tu gribi piegaismot priekšu, tad šādi uzliekas. Un tā kā viņu var mierīgi noņemt, tāpēc viņu var vispār neizmantot, viņi vienkārši šādi noņemās nost un ieliekas somā speciālā vietiņā. Uzbūve un dizains kopumā, es teiktu, ka šī uzbūve materiāls ir daudz labāks nekā 863. versijai. Diemžēl man nav V1, kā jau teicu, ko es nevaru salīdzināt, bet kopumā viņi ir plasmasa korpus, bet ļoti kvalitatīvs plasmas. Un manā liekas gadījumā es uzskatu, ka šī uzbūve un kvalitāte, kas vismaz pagaidām pēc cik 2 mēnešu, varbūt jau pat 3 mēnešu vecākai zivspuldzei. Lai gan viņai ir viens mīnus, viņa ir stipri smagāka nekā standarta šādas zivspuldzes, viņai ir 619 grami. Un, ja tev ir liels bodijs un vēl šī zivspuldze, tad es domāju, dienas beigām tu ļoti labi jutīsi to svaru kopumā, kā salasās, ir īpaši vēl liels objektīvs, kāds smagāks uzlikts virsū. Vienīgais, ko es izdarīju, es uzlīmēju uzreiz aizsargs stikliņu, ko var nopirkt, diemžēl Latvijā, bet no Aļika var pasūtīt. Un
Tomēr negribās, lai viņš ātri saskrāpējas, jo bieži vien kamera karājas ar uz lencēm kaut kur bežas pret drēbēm. Bet uzbūve un dizaina kvalitāte, man liekas, ka ir ļoti laba. Vēl kas šeit izpuldzē ļoti labs salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem, to, kā viņiem ir dzesēšana uztaisīta. Neskatoties uz to, ka viņi ir 100 vati pie pilnas jaudas, ražotājs pārredz no 70 līdz 100 zibeņiem, respektīvi flešiem pilnā jaudā. Un es domāju, ļoti reti, kurš izmantos pilnā jaudā un vēl tik daudz bez apstājas visu laiku šaujot izpuldzes. Domāju, ka viņi nepārkarsīs. Man nevienu reizi par šo laiku nav pārkarsus, arī tad, kad svarīgos brīžos kaut kur zaksā, kur es šaujos ļoti lielos slēdžos, teiksim, 10 frame sekundē uz aparāta, kaut kādus, nezinu, kadrus 50 noteikti nofočēju, lai varētu izvēlēties pēc tam labāko no tiem. Nav bijis, ka viņas pārkarstu. Bišķiņ galvas ir siltas pēc ilgākas fočēšanas, bet problēmas, kad uzliektu temperatūru virsū, līdz šim nereizi neesmu redzējis. Cena un, tā teikt, cenavis performance, diemžēl V100 nav tā lētākā zivspuldze uz kameras liekamā, bet tas arī ir skaidrs dēļ jaudas un dēļ šī te interfeisa, kas ir iekšā uztaisīts. Cena ir, ja nekļūdos, tagad 350 eiro. Latvijā viņu var nopirkt, un tā ir ļoti laba cena, jo savā laikā, kad pirku pirmo V863 Mark III versiju, viņi maksāja kaut kādi ar 300 eiro. Tā kā viss šis komplekts, kas ir šeit klāt, uzskatu, ka cenas ziņā un tajā, ko viņš tev dod atpakaļ, ir ļoti labs. Vēl viena lieta, ko nepastāstīju, šīm apaļajām zivspuldzēm ir magnētiskā galva virsū, kur tu vari uzlikt daudz dažādas modifierus, izkleidētāji. Bet vienīgais, kas man nepatīk personīgi, ir tas, ka, ja šai 860. tu kādreiz vari, ka tu jūti, ka tev no galīgi variantu izvilkt šitādu balto kartīti ārā un fočēt, vai, teiksim, platāku leņķi fočēt, kur tev izliekas ārā izkliedētājs. Tad šim nav. Viņam ir jāpērk atsevišķi tas modifiers, kas liekas augšā. Ir nopērkami, protams, gan izkliedētāji, gan kartīti var uzlikt. Bet atceries to, ka tev visu laiku viņam ir jābūt līdzi, un līdz ar to tas nav diezko ērti. Tāpēc forši ir kā ir šeit, ka tu vari paņemt, ielikt iekšā un izbāzt. Tas, laikam, ir vienīgais mīnus, kas man nepatīk zivspuldzēm ar apaļo galvu, bet kopumā baigos starpības neredzu. Vai tā ir šāda tipa formas vai šādi. Es pieļauju domu, kur to var redzēt, ir tad, kad viņi ieliek kaut kādā softboxā iekšā, izmanto kā studijas vai ārā zivspuldzi, kur tu vēlies piegaismot, bet es uzskatu, ka viņai priekš studijas zivspuldze ir bišķi pa maz jaudas. Kaut ko piegaismot var, bet kopumā man viņa tikai strādā kā uz kameras uzliekamā zivspuldze. Vēl viens iemesls, kāpēc es nopirku, neskaitot jaudu 100 vatu, bija tas, kad Godox solīja, ka šai zivspuldzei ir uzlabotāka TTL funkcija, tīpaši man kā Sony useram, tad Godox nevienmēr TTL labi strādāja, respektīvi automātiski gaismu izrēķina, lai piegaismotu kadru. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo ir brīži dažādi pasākumi, kur tu reportāžu fočē, tev nav laika domāt un mērīt gaismu un pielāgot. Visforšākais ir tad, kad ir iekšā TTL. Šī versija strādā jau labāk nekā visas pārējās Godox versijas. Un to, ko es esmu novērojis par šiem pāris mēnešiem, tad šī tik tiešām TTL režīms strādā daudz labāk nekā iepriekšējai versijai. Paskatīsimies šī aparāta, jeb šīs zivspuldzes, šo zivspuldzu 5 plusus un 5 mīnusus, kurus es novēroju, kā arī biju palasījis citas atsauksmes. Protams, no plusiem, kā jau minēju iepriekš, ir augsta jauda, tie ir 100 vati salīdzinājumā ar standarta zivspuldzēm, kurām ir tikai kaut kādi 74–76 vati. Vēl viens pluss ir mūsdienīgs interfejs un skārien jutīgs displejs, kas īstenībā strādā ļoti labi, gandrīz kā telefonam. Tur nav kaut kādas aizturas, kā es esmu redzējis daudziem citiem aparātiem, kas nav diezgan augstas klases, kad tas displejs tāds nērts. Tad šie displeji strādā ļoti labi un nav bijis problēma kādreiz kaut kur pat ātrumā uzspiežot, ka kaut kas nenostrādā. Tā kā displejā skārienu jūtība ir ļoti laba un uzskatu, ka ar to vispār šeit nav nekāda problēma. Vēl viens no plusiem, protams, kā jau iepriekš teicu, tas ir iebūvētais baterijās USB-C. Protams, šīs baterijas var lietot arī šajā zivspuldzē, bet kopumā viņas sāka nākt ārā ar šo modeli. Ceturtais plus, ko es tā kā uzskatu, ka tas ir plus, kuru gan es neizmantoju, bet priekšā liekošā mazā zivspuldze. Protams, piektā lieta, kas man ļoti patīk, kad ir uzlabota siltuma pārvalde, jo tik tiešām šie zibeņi man līdz šim vēl nav nereizi pārkarsuši. Ar šiem man ir bijusi problēma, kad man izmetās ārā pārkaršanas simbols un viņa sāk nestrādāt, tāpēc baigi forši, ka vienmēr ir otra kamera ar zivspuldzi virsū.
Pat šiem pāris mēnešiem ar šo zivspuldzi nav bijis, un acīm redzami Godox tiešām ir izdomājis kaut kādu labu veidu, kā apdzesēt šo zibeni. Un tagad parunāsim par 5 trūkumiem, kurus es uzskatu un arī internetā atradu, skatoties citus reviews, kāpēc ir šie mīnusi. Pirmais, un tas arī ir tas, kas man pa lielam visvairāk acīs krita, tad ik pa laikam ir sanācis, ka dažādos pasākumos man no laika nomainīt šai kamerai triggeri. Es izmantoju iebūvēto iekšā triggeri, ko es varu kontrolēt citas lielās studijas zivspuldzes. Ja šeit tas ir ļoti forši izdarīts, jo katrai grupai ir apakšā poga, kur tu uzspied, un tu vari pielāgot ātri, mainīt iestatījumus. Tad šeit, diemžēl, dēļ tās jaunās sistēmas skārienu jūtīgiem displejiem, tā vadība ir ļoti nērta. Es varbūt ar laiku pieradīšu, bet ja tev ļoti ātri vajag, tad šī ir daudz labāka sistēma. Tā kā es ceru, ka Godox varbūt kaut ko starp atjauninājumiem izlaidīs softu. Varbūt viņi kaut kā to salabos. Pagaidām tas ir vienīgais lielais mīnus, kas man pašam personīgi nepatīk. Protams, svars jūtās stipri starp šito un šito, jo šeit ir 600 pāri gramu. Neatceros, cik ir šim, uzlikšu šeit patās uzrakstu. Bet viņi ir stipri smagāki, to es novēroju arī šodien fotografējot. Bet kopumā izturēt var. Tīpaši, ja tu esi savā laikā fočājis ar lielajām spoguļu kamerām, kuras bija 3 reizes smagākas nekā esošā tehnika mūsdienās. Sadarība ar jaunākajiem kameru modeļiem, kāpēc es šo pieminu, es pats to neesmu pārbaudījis, bet lasīju citu cilvēku atsauksmes jaunajām kamerām, kas ir ar nenormāliem framerate. Pagaidām, laikam, cik es atceros, tad Sony atbalsta tikai vienu, to Sony A9 Mark III, kam ir 30 vai pat vairāk frame, man liekas, pat daudz vairāk frames, tagad neatceros. Tad, un globālais šaters, un laikam tā ir vienīgā kamera, kur vēl šī zivspuldze atbalsta pilnībā, bet Godox sola, kad izlaidīs atjauninājumus, iespējams, viņi jau to ir izdarījuši, kamēr es šo video rakstu. Vēl viena lieta, kas man nepatīk, un arī citi cilvēki raksta to, kad ieslēgšanas pogi, ja vecajai kamerai forši tāds klikts laidzītis uz augšu, viņi ieslēdzas, tad šeit ir jānospiež uz pogas, un jāpagriež rullītis, un tikai tad viņa ieslēdzas. Un dažreiz ātrumā tas ir ļoti nērti. Es būtu priecīgs, ja viņi būtu atstājuši šādu veco klikšķi, kur var ieslēgt, izslēgt, un tas būtu daudz ērtāk. Jo ir brīži kādreiz kaut kādi īpaši pasākumos, kur dažāds mākslīgais apgaismojums, kad zibenis nav vajadzīgs, un tu viņu gribi ātri izslēgt un ieslēgt, tad šai versijai ir bišķiņ jāpierot un nedaudz vairāk laika prasa tas, lai varētu forši viņu ieslēgt un izslēgt. Vēl viens mīnus, tas 5. pēdējais, ko es pats novēroju, es neesmu, bet esmu atradis internetā no citiem cilvēkiem un YouTube video skatoties dažu ārzemju YouTuberus, kad viņiem nepatīk skārienu jūtīgā displeja jūtība. Es ar to neesmu saskāries, iespējams tāpēc, kad es esmu stikliņus uzlīmējis virsū. Man liekas, ka tas displejs strādā ļoti ideāli, tikpat labi kā manam telefonam, tāpēc es pierakstīju šo pie mīnusiem, ja daudz cilvēku par to sūdzējās, bet kopumā es teiktu, ka nē. Viņi strādā ok. Un tad īsumā par šo ātro cerams, ka review, ko es izdomāju uztaisīt, un ik pa laikam vēl taisīšu dažādām citām ierīcēm, ko es esmu pasūtījis un kas jau man šeit ir pieejamas, jo varbūt tev fotogrāfu vai cilvēks, kas grib kļūt par fotografu, noderēs kāda šāda informācija. Protams, būšu priecīgs, ja tu ieliksi laiku un vari piesakot manam kanālam. Ik pa laikam es šeit lieku ne tikai šis patiesībā ir pirmais reviews par tehniku, bet es jau sen gribēju sataisīt, jo man ļoti daudz dažādas lietas, ko varētu pastāstīt, savas domas. Un, protams, manas atsauksmes par konkrēto tehniku ir tikai manas domas un mana pieredze ar viņiem strādājot. Es nekad netaisīšu atsauksmi par tehniku, ar kuru es neesmu kādu laiku jau pastrādājis. Nobeidzot šo video, teikšu tā, ka es uzskatu, ka šis zibenis ir tās naudas vērts. Un pagaidām no visiem tiem, kas man ir bijuši, šis noteikti ir labākais. Un ja tu mēģini tuvākajā laikā vēlies mainīt zivspuldzi vai tava vecā ir noplīsusi, tad iesaku uzmest aci uz šo. Tev būs rezerve, jaudas rezerve, kādreiz varēs izmantot viņu atsevišķi attālināti, jo viņai tomēr 100 vati. Liekas, ka tie 30 vati nekas nav daudz, bet patiesībā, ticiet man, tas ir daudz. Un paldies, ka skatījāties šo video. Noteikti ierakstiet kādu komentāru, kā jums liekas, ja jums patīk šāda video brīvā stilā, kad es stāstu par kaut kādu aparātu. Un, ja patīk, tad es būšu tikai pateicīgs, kad atbalstīsiet mani. Un mēs ar jums jau tiekamies noteikti kādā citā video. Man jau tas ir atnācis, ko mēģināšu ar tuvākajā laikā uzfilmēt. Diezgan interesantas lietas, kas ar foto saistītas, bet būs arī lietas un tehnika, kas īsti varbūt nebūs arī ar fotolietām saistīta. Tas arī viss šoreiz.